Mani sauc Estere Eidiņa, mēs esam no Dobeles jauniešu veselības un medicīnas centrā un es esmu brīvprātīgā. Kā arī es esmu Anna Vildās un darbojos Dobeles jauniešu domē. Mēs jums vēlamies pastāstīt par mūsu izveidoto projektu Triepi, cik uziet Dobelē. Un 3 sagatavošanās posmi, kurus vēlos jums izstāstīt, ir projekta izveide, kas taps sadarbībā ar Dobeles jauniešu iniciatīvu veselības centru, kā arī ar Dobeles jauniešu domu. Konkursu Triepi, cik uziet dienu izsludināšana un reklamēšana, kā arī pasākumu realizēšana, kas notiks pasākuma galā. Pasākums norisinātos Dobelē katru mēnesi, un tā galvenā atklāšana būtu mūra sienas apgleznošana. Vajadzīgie materiāli būtu sponsori krāsām, otām, krāsu flakoniņiem, ūdenskrāsām, bošām, kā arī papīriem un kokmateriāli molbērtu izgatavošanai. Kā arī vieta izstādēm, jo mēs katru mēnesi darbus izstādītu kādā vietā, kur to visu varētu apskatīt. Mājas lapas izveides plānošana būtu ļoti svarīgs process, jo tur visa informācija būtu apskatāma un uzzināma. Otrs, protams, ūdens trauki gan roku mazgāšanai, gan otu mazgāšanai, kā arī balvas konkursantiem. Un palīdzība no jums, ko mēs gribētu jums lūgt, ir, ja mēs dabūnam kokmateriālus molbērtu izveidē, mēs lūgtu pievienoties puišiem no dažādiem Latvijas reģioniem, lai jums palīdzētu tas izveidot. Paldies! Paldies par uzmanību! Sveiki, mani sauc Andris, esmu no Vecbebriem. Es esmu Nauris, esmu no Iešu pagasta. Tātad mūsu ideja ir zaļā balla Kokneses novadā. Īsumā par ideju mēs gribam noorganizēt talku Kokneses novadā, pēc kuras būs balle, kurā par ieejas maksu kalpos salasītie atkritumi. Tātad talceniekiem būs jākopja Kokneses novada piesārņotākās vietas. Mums būs nepieciešama brīvprātīgo palīdzība, kuri uzraudzīs talkošanas procesu un, ja nepieciešams, izsniegs darba cimdus un maisus. Tātad mēs būsim pateicīgi par atbalstu finansējumā, brīvprātīgo darba spēkā, par mūziķiem un Kokneses novada domas atbalstu. Paldies par uzmanību! Sveiki, es esmu Jānis un šī ir Agnes. Mēs esam jaunieši, kuri vēlētos īstenot projektu mūzikas atskaņošana aizbrauklē. Šis projekts tapa apmācību manas karjeras kāpnes laukos ietvaros. Manuprāt, šis projekts ir ļoti svarīgs, jo aizbrauklē ir ļoti maz pasākumi, kuri ir saistīti ar mūziku. Mēs vēlētos rīkot šo pasākumu Aizkraukles novada centrā un vai arī Aizkraukles novada ģimnāzijas skolas pagalmā. Mēs vēlētos iesaistīt ne tikai jauniešus, bet arī pieaugušus. Un tāpēc mums būtu nepieciešama palīdzība no skolas vadības un pašvaldības. Ar vietas izvēli, līdzekļu piesaisti, kā arī pašdarbniekus un dziedātājus, kā arī brīvprātīgos pasākumu organizēšanā. Paldies! Sveiki, mani sauc Ineta un es esmu no Kalncēm vidusskolas. Mūsu ideja ir Eko zelta talanti. Jūs droši vien prasīsiet, kāpēc Eko? Jo mūsu skola atbalsta zaļu dzīvesveidu. Kāpēc zelta talanti? Jo mēs to tādā veidā nosvinēsim. Un tas būs tā kā elektrības taupīšanas nolūkos. Un to vadīs kā manas skolas skolēnu padome. Un mēs taisīsim tādu kā koncertu, kurā varēs piedalīties gan mūsu skolas skolēni, gan arī ārpus rajona skolas. Un mēs varēs gan dejot, gan dziedāt, savus talantus rādīt. Un, piemēram, mūzika būs no Jelgavas mūzikas skolas. Skolēni ņems līdzā paši savu pārtiku, tādēļ, lai nebūtu skolā jādedzina elektrība un jātaisa ēst. Būs tikai skolā labierīcības un apkur, lai skolēni nenosaltu. Vajadzīgs būtu, protams, brīvprātīgie talanti, lai visi nāk no visām skolām piedalīties, speciālie muzikanti. Un vēl būs balvas tiem vinnētājiem, uzvarētājiem. Laipni lūgt, visi nāk piedalīties.